tuvojas Ziemassvētki un gribas pagatavot kaut ko īpašu. Un šodien es esmu iecerējis pagatavot sierkūku, kas lieliski sadarēs kopā ar Prosecco. Prosecco ir dzirkstošs baltvīns, kur pagatavo no Itālijā kalnu reģionu vīndārzos audzētām glera vīnogām. Un starp citu, Prosecco ir viens no visiecienītākajiem dzērieniem pasaulē. Šim Chianti Prosecco piemīt salmu krāsas nokrāsa, zeltains atspīdums un smalki izteiksmīgi burbulīši. Chianti Prosecco atšķiras ar savu bagātīgo aromātu buķeti. Tajā ir jūtams citronu, ābolu, apelsīnu notis un savā garšā viņš ir viegls, sabalansēts un ar augļainu pēcgaršu. Tas ir lielisks aperitīvs un sadar kopā ar dažādiem sieriem un ne pārāk saldiem desertiem, kas mūsu gadījumā ir mūsu Ziemassvētku sierkūka. Sākam ar to, ka mēs sasmalcināsim mūsu piparkūkus priekš sierkūkas pamatnes. Mūsu piparkūkus esam sasmalcinājuši, laiks izkausēt sviestu. Izkausēto sviestu lejam traukā ar sasmalcinātām piparkūkām. Visu kārtīgi samaisam. Kad pamatne ir gatava, pievienosim šo burvīgo apelsīnu, citronu, mandarīnu ievārību, kas papildinās mūsu šo Ziemassvētku garšu. Turpināsim ar sierkūkas krēmu. Nākamais solis – pieliekam olas iesistam olu, pamaisam, nākamo olu atkal pamaisam. Mūsu sierkūkas masa ir gatava, un tagad viss, kas atliek, ir pievienot viņu mūsu atdzesētajai pamatnei un likt krāsnī 30 minūtes 170 grādos. Mūsu sierkūka ir gatava, viss, kas atliek, kūku nodekorēt. Super. Uzrīvēsim šokolādi un svaigumam nedaudz apelsīnu. Ziemassvētku sierkūka ir gatava. Priecīgs svētkus!